Zemūdens medības Daugavā. Daugavā peldu pirmo reizi un nezināju, ko īsti sagaidīt no šīs upes. Savā galvā es biju izdomājis, ka tur būs tumšs ūdens, ļoti dziļš, bet patiesībā bija tīri pretēji, jo šajā vietā, kā varat redzēt, ūdens ir sekls un var vienkārši snorkelēt pa virsu. Un es pat brīžiem iepeldēju tādā seklumā, kad pilnīgi jālaužas cauri zālēm. Te es atradu pirmo interesanto zivi. Pēc izskatījās nedaudz kā zutis, bet vēl joprojām man nav ne jausmas, kas tā bija. Vakars bija ļoti silts, un vakar gaitā es redzēju noteikti kāds 30 vēžus. Zivis redzēju visai pamaz, bet te būs mans pirmais medījums. Šajā vakarā cerēju uz karaliskajiem samiem, bet šis asars arī bija ok, 680 grami. Tā es mierīgi peldēju uz priekšu, bet te pēkšņi es baigi sabijos, jo izrādās, ka priekšā man bija tīkls, it kā bojas bija kaut kur malā, bet pa virsmu ūdenim bija migla un tās nevarēja redzēt, un izskatās, ka tas tīkls tur ir atstāts mēnešiem jau. Te tuvojos manam nākamajam medījumam, ne pārāk liels, bet tomēr ņemams. Kopsumā ar zivīm bija ļoti švaki, un tās divas zivis, ko es nomedīju, bija arī lielākos, ko es tajā vakarā redzēju.